Nu, tad sveiciens, brāļi, māsas, atkal no meža. Kādi no jums uzraksta, kur tad tie meža video palikuši, man par pārsteigumu. Un domāju, kaut kas ir jāierunā, kāda pārdoma, kaut kas nedaudz. Un jā, man tas ir pārsteigums, kad kādi skatās un kādiem rezonē, kādi pakritizē, bet esmu bezgalīgi pateicīgs par šo platformu, par šo iespēju šādā veidā komunicēt, un tā ir terapija man pašam. Ļoti daudz pats caur šiem runājošiem video par sevi iemācos un uzzinu. Un arī ir bijis iespēja satikt cilvēkus arī dzīvē, kas ir skatījušies šos video un kuri ir ļoti saturīgas un interesantas sarunas. Tā kā slavu Dievam par to, esmu bezgalīgi pateicīgs. Un es redzu, tur kaut kur ir pele skrien. Vienmēr kāds novērsējs. Bet jā, ir tā, kad parasti, ka sākumā es apņemos kaut ko, tas liekas tāds, baigā iedvesma un visu, un liekas, jā, un tagad, tik to darīs katru dienu gandrīz vai, un tā, un tā, un tā. Un vienmēr tas sākumā liekas tā ļoti, ļoti, skaisti, un tu darīsi, un būs tā, un tā. Bet kaut kā vienmēr notiek tā dzīve, vai ne? Un kā jau es tur dalījos iepriekš, man bišķi noņēma no trases tā slimnīca, un slavu Dievam, kad biju ātri dziedināts, un tagad ir viss kārtībā. Bet es varu teikt, ka tas bišķiņi izsita no tā kaut kāda ritma mani. Tas bišķiņi izsita no tā rīts un mežiņš, bet sākās kaut kādas citas pārdomas un lietas, un gribējās vairāk vienkārši paklusēt, un laikam visam ir sava sezona. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Un es joprojām gribu ik pa laikam arī šeit YouTube kaut ko ierunāt, ja tiešām Dievs uz mani runā, ja tiešām tas ir, pa īstam, nevis tikai, lai aizpildītu ķeksīti, lai ievilktu vai kā, bet lai tas ir pa īstam. Un tagad atkal būs tāds posms, kur es braukšu kalpot uz nometnēm, un kādas nedēļas liekas, ka nebūs īsti iespēja man tur kaut ko YouTube runāt vai kā. Nezinu, varbūt atradīsies, bet katrā ziņā laikam es vienkārši padalos ar tiem dažiem, kas seko līdzi, kur es būšu un kas notiek, un ka viss ir labi, ka man ir šobrīd laba veselība un esmu atguvies, un tas, kad nav tik bieži tie video, nenozīmē, kad kaut kas slikts ir noticis. Ir vienkārši kaut kādas citas pārdomas varbūt, un kā es teicu, ir tāda sezoniņa, kad vairāk gribās paklusēt, un tieši šajā sociālajā vidē. Un tad laiku pa laikam, kad atkal Dievs kaut ko ieliek sirdī, tad es arī te padalīšos ar jums, bet paldies jums arī par komentāriem, par vēstulēm, par lūkšanām un par šo komunikācijas apmaiņu, jebkurā gadījumā. Tiešām, lai Dievs bagātīgi jūs svētī, lai dod mums katram spēku. Dzīve nav tāda ļoti viegla. Ir brīži, kad esi virsotnē, un tad nākošajā dienā tu vari būt viszemākajā ielejā, un citreiz grūti to savienot, bet es to dzīvē piedzīvojis un zinu, ka daudzi no jums arī. Bet Dievs, neskatoties ne uz ko, ir labs, neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, vai virsotnē, vai ielejā. Citreiz reāli, kad es atrodos tādās, fiziskās sāpēs vai slimnīcā, vai kur liekas, kur ir tā Dieva labestība šeit. Bet Dievs ir labs
neskatoties ne uz ko, un arī cauri sāpēm viņš izved, un visu, ko ienaidnieks ir mēģinājis vērst par ļaunu, Dievs vērš par labu. Un tam es no sirds ticu, un tāpēc arī turpinam kustināt, turpinam lūgt, turpinam slavēt, turpinam mest dzīvības vārdus uz ārpusi, turpinam tuvoties Dievam. Un nevis tikai ar iemācītām frāzītēm, bet tiešām, lai Dievs atver mūsu sirdis, ka mēs varam būt īsti, aizvien īstāki, aizvien autentiskāki, tādus, kādus Dievs mūs ir radījis, un būt atklāti ar to, kur mēs atrodamies. Bet lai Dievs tiešām katru jūs bagātīgi svētī. Kādu laiku varbūt nebūšu YouTube, bet būsim vienā garā, lūkšanās, un ticu, ka Dievs brīnišķīgi darbosies šajā laikā pie katra no mums. Lai Dievs tevi svētī!